Labdien, cienījamie deputāti un visi klātesošie. Šodien tiek sasaukta kārtējā domas sēde, kura bija paredzēta 2. jūlijā 2015. gadā. Sēdi vadīšu es, Elvīra Pizāne, priekšsēdētāja vietniece, jo priekšsēdētājs ir aizbraucis uz tikšanos ar zemkopības ministru. Sēdi protokolē Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka. Sēdē piedalās deputāti Anita Žogota, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Jānis Macāns, Pēteris Stanka, Tatjana Kubecka, Aleksandra Astrovska, Rita Žurzdina, Aivars Buharins, Pēteris Karacējevs, Kaspars Melnis. Nepiedalās Igors Kolosovs aizņemts pamatdarba un Staņislavs Škesters arī aizbraucis uz tikšanos ar zemkopības ministru. Sēdē arī piedalās Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ingrīda Zelča, Rēzeknes novada pašvaldības finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas iekšā auditora Kristīna Fedorenkova, Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Oskars Vasiljevs, Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas pienākumu izpildītāja Brigita Arbidāne, Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule, Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides speciāliste Terēzija Kruste. Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska. Rēzeknes novada pašvaldības sociāla dienesta vadītājas vietniece Zita Bautre. Un laikraksta Rēzeknes vēsti žurnālisti Aleksandra Elksne. Tātad, kā jau minēju, nepiedalās 3 deputāti, kuri aizņem citās vietās. Šodien darba kārtība mums ir paredzēta izskatīšanai 36 pamatjautājumi un vēl iekļaut lūdzu darba kārtība 3 papildus jautājumus, kas attiecas uz Ricānu pagasta nekustamiem īpašumiem atsavināšanu. Vajadzīgs balsojums. Jums visiem ir priekšā dokumenti, dienas kārtība, esat iepazīnušies un tad lūdzu balsot. Ja visi par to lūdzu balsojam. Kas par? Pret? Atturās? Nav. Paldies. Tātad sākam ar pirmo jautājumu. Pirmais jautājums par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības konkursa Rēzeknes novada uzņēmums nolikumā. Ziņo attīstības plānošanas nodaļas pienākumu izpildītāja Brigita Arbidāne. Jā, tātad šajā jautājumā ir ierosinājums ieviest dažus tādus grozījumus nolikumā, un tie būtu pirmais. Izteikt nolikuma 2.3.1 punktu šādā redakcijā. Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļā iekavās atbilšanas alejā 95A. Rēzeknē vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē. Skaidroju, šajā punktā iepriekš bija minēts 27. kabinets. Te vienkārši tiek mainīts kabinets, kurā var iesniegt pieteikumus šim konkursam. Otrais punkts. Izteikt nolikumā 3.2 punkta 10. punktu šādā redakcijā. Gada darba devējs. Tad te tiek mainīta nominācijas nosaukums, tiek precizēts. Iepriekš bija gada lielākais darba devējs, un tagad gada darba devējs sauksies. Un tātad tur papildus tas skaidrojums, tātad kas tas būs. Tātad uzņēmums, kas aizvadītajā gadā nodarbinājis visvairāk pastāvīgo darbinieku vai radījis visvairāk jaunu darba vietu un veicis lielākās darba devēja sociālā nodokļa iemaksas.
Šeit ir papildināta pēdējā daļa, tātad pielikts klāt papildus teikuma daļa, veicis lielākās darba devēja sociālā nodokļa iemaksas. Tālāk trešais punkts, kas tiek mainīts, izteikt nolikuma 4.2 punkta 10. punktu šādā redakcijā. Tas arī attiecas uz iepriekš manis nosaukto to grozījumu, tad nosaukuma maiņa, gada darba devējs, tad nosaukums. Un tiek precizēts viens no kritērijiem. Tātad pirmais kritērijs paliek tāds pats, tātad uzņēmumā ir novērtā lielākais nodarbināto skaits aizvadītajā gadā, kas tiek vērtēts ar maksimāliem 20 punktiem. Tālāk, nākošais kritērijs. Aizvadītajā gadā uzņēmums ir radījis lielāko jauno darba vietu skaitu. Tātad šis tiek precizēts, izņemot to tekstu, kurš skanēja šādi. Uzņēmums ir nodrošinājis darba apstākļu uzlabošanu saviem darbiniekiem, uzņēmums ir nodrošinājis darba vietas personām ar īpašām vajadzībām. Tas ir specifiskas lietas, ko tomēr šajā nominācijā komisijas locekļi iesaka ņemt ārā, jo tas neatbilst nominācijas būtībai. Un tātad šis kritērijs tiek vērtēts ar 10 punktiem. Nākošais kritērijs saglabājas tāds pats. Uzņēmums ir veicis lielākās darba devēja sociālā nodokļa iemaksas 10 punkti un punktu skaits nominācijā kopēja 40 punkti. Tad tālāk 4. grozījums. Izteikt nolikuma 1. pielikuma Rēzeknes novada pašvaldības konkursu Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmums pieteikuma anketā 1. punktu šādā redakcijā. Izvirzītais konkursa pretendents iekavās nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, īpašnieka vārds, uzvārds. Tātad šeit šis punkts ir papildināts ar nepieciešamību rakstīt iekšā reģistrācijas numuru un īpašnieka vārdu uzvārdu. Tā ir papildus informācija, kas nepieciešama vērtēšanas komisijām. Iepriekš to ir iekļauts. Tas būtu viss no manas puses. Paldies. Vai komitejas vadītājiem ir kādi priekšlikumi? No komitejas puses jautājumi vai priekšlikumi nav citiem? Paldies. Tātad balsojam par šo jautājumu. Kas par? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pret atturas nav. Nākošais. Par Rēzeknes novada Gaigalas bērntiesas loceklis Iritas Viļumas ievēlēšanu. Kā jau bija minēts komitejā, izskatījām šo jautājumu. Ir pagājis termiņš. Viņa ir nostrādājusi jau 4 gadus un līdz ar to jāpārvēl no jauna, ja ir pildījusi godprātīgi pienākumus, nekādu iebildumu vai pretenziju vai kādu darba pārkāpumu no viņas puses nav bijis, un ir ieteikts viņu atkārtot ievēlēt par Gaigalas bērntiesas locekli. Būtu ir kādi jautājumi? Nav? Tad balsojam lūdzu, kas par? Pret atturas nav. Paldies. 3. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2015. gada 29. janvara lēmumā par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēneša algu sarakstu apstiprināšanu. 1. pielikuma Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēneša algu sarakstu. Ziņo izpilddirektors Jānis Troška. Ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2015. gada 25. jūnijā priekšlikumu, tiek piedāvāts izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2015. gada 25. janvāra lēmumā par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu sarakstu un mēneša algu apstiprināšanu, protokols numur 2, 3. paragrāfs 1. pielikuma, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu sarakstu un mēneša algas sadaļā būvvalde. 1. grozījums aizstāt amata vienības būvvaldes vadītājs ALE mēneša algu skaitļi 1066 ar skaitļi 1170, ALE atlīdzība kopā mēnesī skaitļi 1066 ar skaitļi 1170 un ALE atlīdzība kopā
kopā skaitļi 12,792, aizstāta ar skaitļi 14,040 eiro. Otrais grozījums aizstāt amata vienības būvinspektors Ailē likme skaitļi 2 ar skaitļi 1. Ailē mēnešalga skaitļi 839, aizstāt ar skaitļi 1007. Ailē atlīdzība kopā mēnesī skaitļi 1678 ar skaitļi 1007 un Ailē atlīdzība kopā gadā skaitļi 20,136 ar skaitļi 12,084 eiro. Trešais grozījums papildināt sadaļu ar jaunu amatu, būvinspektora palīgs, viena likme, mēneša alga 880 eiro, atlīdzība kopā gadā 10,560 eiro. Lēmums stāja spēkā 2015. gada 1. jūlija. Vai ir kādi jautājumi? Tātad balsojam lūdzu. Kas par? Lūdzu. Pret? Atturās? Nav. Paldies. 4. Par nebūvītā zemes gabala nodošanu atsavināšanai Kantinieku pagastā ziņo Oskars Vasiljevs. Persona izpildīja atsavināšanas ierosināšanai noteiktās prasības, tāpēc doma ir tiesīga pieņemt lēmumu par neapbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai, novērtēšanas komisijas izveidošanu un nosacītās cenas iesniegšanu apstiprināšanai pēc tās noteikšanas. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Kas par? Pret? Atturas? Paldies. 5. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bērzgales pagastā. Pamatot uz likumu par pašvaldībām 41. panta 1. daļas 4. punktu, ņemot vērā Bērzgales pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2015. gada 25. jūnija priekšlikumu, ir lēmums projekts sagatavots sekojoši. Transporta un citus maksas pakalpojumus Reizeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldē nodrošina Bērzgales pagasta pārvaldes struktūra vienība komunālā saimniecība. Sākot ar 2015. gada 2. augustu noteikt šādus maksas pakalpojumus. Vieglās automašīnas, transporti, reģistrācijas numurs ISZ 82,89 izmantošana, 1 km 0,52 eiro centi, bez PVN un 0,65 eiro centi ar PVN. Dīkstāva 1 stunda 3,31 eiro centis, bez PVN, 4 eiro ar PVN. Gultas vietas maksa vienai personai diennaktī pirmsskolas izglītības iestādē. Vasaras periodā 2,50 eiro, bez PVN, 3,03 eiro ar PVN. Ziemas periodā 3,70 bez PVN, 4,48 ar PVN. 3. Sakarā starptautiskā festivāla Baltika 2015. gada viesu uzņemšanu noteikt pusdienu maksu 2,63 eiro centi bez PVN, 3,18 eiro centi ar PVN. 4. Maksas pakalpojumi var tikt pārskatīti ar atsevišķu Reizeknes novada domes lēmumu. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu? Ir neliels papildinājums. Tātad sakarā ar festivālu Baltika 2015, tā kā tas notiek jau jūlijā mēnesi, attiecībā uz šo punktu paredzēt spēkā stāšanās datumu šodien. Lēmumu pieņemšanas dienu. Tas ir attiecas uz 3. punktu. 2.3. Jā. Vēl varbūt kādi jautājumi? Man liekas, ka vajadzētu precizēt arī 2.2 punktu, jo tur var neviennozīmīgi saprast, jo var saprast, ka tiekšiem bērniem ir šī pirmskolas izglītības iestādē, šī gultas vietas maksa. Ja tur iekavās ir pirmskolas izglītības iestādē. Varbūt vajadzētu tomēr precizēt un rakstīt kādā tur dienesta viesnīcā vai nu rakstīt citām pieaugušām personām vai vēl kaut kādā veidā. Nebūtu viennozīmīgi saprotams. Jā, nevis, ka bērnu dārzā. Šādi var arī izprast tas, ka tas attiec uz pirmskolas izglītības
iestādes bērniem. Varbūt tā, tad tas ir gultas vietas maksa vienai personai diennaktī, kuri izmanto varbūt pirmskolas izglītības iestādē gultas, jā? Tas arī tā. Varbūt vienkārši tur... Varbūt dienesta viesnīcā ierakstīt tādā veidā, nevis pirmskolas izglītības iestādē. Tā dienesta viesnīca principā atrodas šīs pirmskolas izglītības iestādes ēkā. Telpās, jā. Bet tā nebūtu pirmskolas izglītības iestāde. Nu, tad redakcionāli tur palabosim. Vēl ir kādi priekšlikumi? 2,1 matemātiska kļūda, 0,52 reiz 1,21 ir 0,63. Arī palabojam. Vēl kas? Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsojam. Kas par? Pret? Atturas? Paldies. 6. Par Tautas nama un Nagļu skolas telpu nomas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Nagļu pagastā. Saņemts un izskatīts ir Finanšu komitejā. Un ir piedāvāts sekojošā redakcija. Dzīvojama un nedzīvojamā fonda apsaimniekošana Rezeknes novada Nagļu pagastā pārvalde nodrošina Nagļu pagasta pārvalde. Sākot ar 2015. gada, tur būs 1. augustu, tiek noteikti sekojoši telpu nomas maksas pakalpojumu. Tautas nama foje un zāles telpu noma 1,26 eiro centi stundā. Nagļu skolas zāles telpu noma 0,90 eiro stundā, nedzīvumās platības kabinetu telpu noma 0,61 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Maksas pakalpojumi var tikt pārskatīti ar atsevišķu Rezeknes novada domes lēmumu. Vai ir kādi jautājumi? Šitā jau ar PVN būs. Jā. Ja nav, tad balsojam. Lūdzu, kas par? Pret, atturas. Paldies. Par Fēmņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zveja 2015. gadam. Lūdzu, Terēzija Kruste ziņo. Jā, ir saņemts vienas personas iesniegums par Fēmaņu ezeru, kas lūdz piešķirt vienu murdu pašpatēriņa zvejai. Un ņemot vērā Fēmaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadaļas komisijas 2015. gada 18. jūnija priekšlikumu un arī Fēmaņu pagasta pārvaldes iesniegto atzinumu ir pamats iedalīt iesniegumu iesniedzējām vienu zivju murdu ar sētu līdz 30 metriem no Fēmaņu ezera zivju tīklu limita pašpatēriņa zveja 2015. gadā. Varbūt ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam lūdzu par. Kas pret? Atturās. Paldies. Lēmums pieņemts. 8. par mantojumās zemes robežas un platību precizēšanu Kantiņieku pagastā. Ziņo Marta Vizule. Stāvot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi Rezeknes novadā, tā skaitā par zemes vienībām, kuru status zeme, par kurām pieņemta zemes komisiju atzinumu par īpašumā tiesību atjaunošanu. Tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 2,3 hektāru platībā, kuras platība atšķiras kadastra kartē un pārsniedzot pieļaujamo nesaisti. Sakarā ar to, ka mantojamās zemes reālās platības dabā pietrūkst un ievērojot personas potenciālo mantinieku intereses, zemes reformas ietvaros nepieciešams veikt grozījumus mantojamās zemes sastāvā un grafiskajā pielikumā, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no pašvaldībai piekritīgajām zemēm 1,16 hektāru platībā un iekļaut personas nekustamā īpašuma sastāvā un nosakot lietošanas mērķi zemes vienībai zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Un precizēt platības zemes vienībām atbilstoši sagatavotajiem grafiskajiem pielikumiem. Komiteja ir kādi jautājumi? Tātad balsojam lūdzu, kas par? Pret?
atturās. Paldies. Mantojumās zemes robežas un platības precizēšanu Mākonkalna pagastā. Lūdzu, Marta Vizule. Arī izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, tika konstatēts, ka personām reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6,4 hektāri platībā, kuras platība arī atšķiras kadastra kartē un teksta daļā, pārsniedzot pieļaujamo nesaisti. Sakarā ar to, ka mantojumās zemes reālās platības dabā pietrūkst, uzklausot personas viedokli, zemes reformas varos precizēt mantojumās zemes sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no rezerves zemes fonda zemēm un iekļaut šo zemes vienību 1,12 hektāru platībā personas nekustamā īpašuma sastāvā ar kadastra numuru. Nosakot zemes vienībai lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un precizēt platību zemes vienībai atbilstoši sagatavotajam grafiskiem pielikumam. Paldies. Komitejas vadītājs ir kādas? Nav. Tātad balsojam, kas pār? Pret. Atturās. Paldies. Pieņemts. Tālāk. Tomēr zemes robežu un platību precizēšana nav Trēnu pagastā. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, tika konstatēts, ka uz personas vārda nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 20,6 platībā, kuras platība atšķiras kadastra kartē un teksta daļā, pārsniedzot pieļaujamo nesaisti. Sakarā ar to, ka mantojumās zemes reālās platības dabā pietrūkst, uzklausot personas viedokli, nepieciešams veikt grozījumus grafiskajā pielikumā un nekustamā īpašuma sastāvā, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no rezerves zemes fonda zemēm 2,3 hektāru platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība, un nosakot šai zemes vienībai statusu zeme, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu un precizēt minētajām zemes vienībām platību atbilstoši sagatavotiem grafiskiem pielikumiem. Paldies, komitejas priekšētājs. Komentāru. Tātad balsojam lūdzu, kas par? Pret. Atturās. Paldies, pieņemts. Mantojumās zemes robežu un platību un precizēšanu nav Trēnu pagastā. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrēta zemes vienība 5,46 hektāri platībā un atšķiras kadastra kartē un teksta daļa pārsniedzot pieļaujamo nesaisti. Uzklausot personas viedokli, mantojumās zemes reālās platības dabā pietrūkst, izslēgt zemes vienību ar kadastra apzīmēm no pašvaldībā piekritīgajām zemēm un iekļaut personas mantojumās zemes sastāvā un mainot nekustamā īpašumā lietošanas mērķi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu no dabas pamatnes parka zaļās zonas uz pagaidu atļautās zemes izmantošanu stākļu dārza. Komitejas priekšētāji? Nav ko papildināt. Tātad balsojam lūdzu, kas par, pret, atturās, pieņemts, paldies. Par mantojumās zemes robežas un platību precizēšanu Ozolainas pagastā. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu, konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrēta zemes vienība 14,6 hektāru platībā. Kadastra kartē dati atšķiras no teksta daļas pārsniedzot pieļaujumu nesaisti. Uzklausot personas viedokli, vienojoties ar personu, izslēgt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no rezerves zemes fonda zemēm 2 hektāru platībā un iekļaut personas nekustamā īpašuma sastāvā. Nosakot zemes vienībai mērķi lietošanas zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Precizēt platību zemes vienībai atbilstoši sagatavotajiem grafiskiem pielikumam. Tas priekšsēdētāji?
Ko komentēt? Tātad lūdzu balsot par lēmumu pieņemšanu. Kas par? Pret atturās. Paldies. Pieņemts. Par mantojamās zemes robežu un platību precizēšanu Ozolmužas pagastā. Izskatot valsts zemes dienestu pārskatu par zemi, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrēta zemes vienība 12,3 hektāru platībā, un šī platība atšķiras kadastra kartē un teksta daļā, pārsniedzot pieļaujamo nesaisti. Sakarā ar to, ka mantojamās zemes reālās platības dabā pietrūkst, ievērojot personas potenciālo mantinieku intereses, nepieciešams zemes reformas ietveros izslēgt zemes vienību 1,5 hektāru platībā no pašvaldībai piekritīgajām zemēm un iekļaut šo zemes vienību personas nekustamā īpašuma sastāvā. Un precizēt minētājai zemes vienībai platību atbilstoši sagatavotajam grafiskajam pielikumam. Jūs ieteikumies? No. Jā. Tātad lūdzu balsojam. Kas par? Pret atturās nav. Paldies. Pieņemts. 14. par mantojamās zemes robežu un platību precizēšanu Ozolmužas pagastā. Lūdzu, Marta. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrēta zemes vienība 6,8 hektāri platībā. Šī platība atšķiras kadastra kartē ar teksta daļu, pārsniedzot pieļaujamo nesaisti. Vienojoties ar personu, jāveic grozījumi nekustamā īpašuma sastāvā, papildinot zemes vienību no pašvaldībai piekritīgajām zemēm 0,89 hektāru platībā un precizēt robežas un platību minētajai zemes vienībai atbilstoši grafiskajam pielikumam. Ir kādi iebildumi komitejas? Tātad balsojam lūdzu, kas par, pret, atturās, nav pieņemts. Paldies. 15. par mantojamās zemes robežas un platību precizēšanu Sakstagala pagastā. Lūdzu, Marta. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, uz personas vārda nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības ar kadastrālu zīmējumiem 2,5 hektāru un 4 hektāru platībā, kuru platības atšķiras kadastra kartē un teksta daļā. Sakarā ar to, ka mantojamās zemes reālās platības dabā pietrūkst, ievērojot personas potenciālo mantinieku intereses, zemes reformas ietvaros precizēt mantojamās zemes nekustamā īpašuma sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 2,7 hektāri platībā un iekļaujot personas nekustamā īpašuma sastāvā. Precizēt platības zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem atbilstoši sagatavotajiem grafiskajiem pielikumiem. Ir kādi no komitejas? No. Paldies. Balsojam tad, kas par, pret, atturās. Paldies. Pieņemts. 16. par mantojamās zemes robežu un platību precizēšanu Sakstagala pagastā. Lūdzu, Vizulis kundze. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 2,2 hektāru platībā, kuras platība atšķiras kadastra kartē un teksta daļā. Sakarā ar to, ka mantojamās zemes reālās platības dabā pietrūkst, ievērojot personas potenciālo mantinieku intereses, zemes reformas ietvaros precizēt personas mantojamās zemes sastāvu, noteikti, ka nekustamā īpašuma sastāvā tiks izslēgta zemes vienība no pašvaldībai piekritīgajām zemēm 0,36 hektāru platībā un iekļauta personas nekustamā īpašuma sastāvā un precizēt platību zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu atbilstoši iesniegtiem grafiskajiem. Komitejas priekšsēdētāji? No. Tātad lūdzu balsojam, kas par, pret, atturās, pieņemts. Paldies. 17. par mantojamās zemes robežas un platību precizēšanu Sakstagala pagastā. Lūdzu, Vizulis kundze. Arī izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrētas zemes vienības
1 hektāru un otra zemes vienība arī 1 hektāra platībā, kura platības atšķiras kadastra kartē. Sakarā ar to, ka mantojamās zemes reālās platības dabā pietrūkst, ievērojot personas potenciālo mantinieku intereses zemes reformas ietvaros, precizēt personas mantojamās zemes sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību 0,56 hektāru platībā no pašvaldībai piekritīgajām zemēm un papildus iekļaujot personas nekustāmājā īpašuma sastāvā šo minēto zemes vienību. Nosakot šai zemes vienībai lietošanas mērķi zemes, kas galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Precizēt abām zemes vienībām platības atbilstoši iesniegtajiem grafiskajiem pielikumiem. Komitejas priekšsēdētājs. Tātad varam balsot. Lūdzu, kas par? Pret atturās. Paldies, pieņemts. 18. par mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, personās vārda reģistrēta zemes vienība 5,5 hektāri platībā, kuras teksta daļa un kadastra daļa atšķiras, pārsniedzot pieļaujamo nesaisti, un uzklausot personas viedokli, zemes reformas ietvaros precizēt mantojamās zemes sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no pašvaldībai piekritīgajām zemēm 1,34 hektāru platībā, iekļaujot personas nekustāmā īpašuma sastāvā un nosakot mērķi lietošanas zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu atbilstoši iesniegtām grafiskām pielikumam. Lūdzu, iekas nav. Tātad varam balsot, kas par? Pret, atturās, pieņemts, paldies. Par mantojamās zemes robežu un platību precizēšanu Silmalas pagastā. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu uz personas vārda, konstatētas personas vārda reģistrētas zemes vienības 2,7 un 3,6 hektāri platībā, platības kadastra kartē un teksta daļā pārsniedz pieļaujamo nesaisti. Uzklausot personas viedokļu, zemes reformas ietvaros precizēt mantojamās zemes sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību vienu no pašvaldībai piekritīgajām zemēm un otru no rezerves zemes fonda zemēm un papildinot personas nekustāmā īpašuma sastāvu ar minētajām zemes vienībām 2,6 un 1,2 hektāri platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi vienai zemes vienībai meža saimniecība un otra lauksaimniecība. Dzēst nomas objektu ar kadastra numuru no nekustāmā īpašumā valsts kadastra informācijas sistēmas, jo šī zemes vienība bija iekļauta kā personas nomas objekts, bet tā būs tagad noteikti status zeme, par kuru pieņemta zemes komisiju atzinumu par īpašuma tiesību atjaunošanu. Komiteja ir kaut kādi priekšlikumi? Ne. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, paldies, pieņemts. 20. par mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, konstatēts, ka nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrēta zemes vienība 0,9 hektāri platībā. Sakarā ar to, ka mantojamās zemes reālās platības dabā pietrūkst, uzklausot personas viedokli, zemes reformas ietvaros precizēt personas mantojamās zemes sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no rezerves zemes fonda zemēm, iekļaujot platība 0,1 hektāru personas nekustāmā īpašuma sastāvā, nosakot mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un precizēt platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu atbilstoši iesniegtajiem grafiskajiem pielikumam. Komitejas priekšsēdētāji? No. Varam balsot. Kas par, pret, atturās, pieņemts, paldies. Tālāk 21. par mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā. Lūdzu, Marta. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi Rēzeknes novadā,
konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrētam zemes vienība 6,3 hektāru platībā. Sakarā ar to, ka mantojamās zemes reālās platības dabā pietrūkst, uzklausot personas viedokli, zemes reformas ietvaros precizēt personas mantojamās zemes sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu no pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām 1,89 hektāru platībā, iekļaujot personas nekustamā īpašuma sastāvā, nosakot zemes vienības lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība, un precizēt platību zemes vienībai atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam. Komitejas priekšsēdētāji? Nav. Varam balsot tātad, kas lūdzu par, pret, atturas, paldies, pieņemts, tālāk. Par mantojamās zemes robežas platības precizēšanu Silmalas pagastā. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, konstatēts, ka uz personas vārda reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3,1 hektāru platībā, sakarā ar to, ka mantojamās zemes reālās platības dabā pietrūkst, ievērojot personas potenciālo mantinieku intereses, zemes reformas ietvaros precizēt mantojamās zemes sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību 1,36 hektāru platībā no pašvaldībai piekritīgajām zemēm, iekļaujot personas nekustamā īpašuma sastāvā un nosakot zemes vienības lietošanas mērķi zemē, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Ir kādi priekšlikumi citi? Priekšlikumu nav. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, paldies, pieņemts, tālāk. 23. par mantojamās zemes robežu un platību precizēšanu Silmalas pagastā. Izskatot valsts zemes dienesta pārskatu par zemi, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz personas vārda reģistrēta zemes vienība 2,5 hektāru platībā. Platība atšķiras kadastra kartē un teksta daļā, pārsniedzot pieļaujamo nesaisti. Uzklausot personas viedokli, zemes reformas ietvaros precizēt mantojamās zemes sastāvu un grafisko pielikumu, izslēdzot zemes vienību 0,86 hektāru platībā no pašvaldībai piekritīgajām zemēm, iekļaujot personas nekustamā īpašuma sastāvā un zemes vienībai nosakot lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un precizēt platību zemes vienībai atbilstoši iesniegtajam grafiskajam pielikumam. Ir kādi priekšlikumi? Nav priekšlikumu. Varam tad balsot, kas par, pret, atturās, lēmums pieņemts, paldies, tālāk. Par zemes vienības ar kadastra apzīmes piekritību pašvaldībai Ozolēnes pagastā. Lūdzu, Vizules kundze. Izskatot Ozolēnes pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0,1 hektāru platībā izslēgšanu no rezerves zemes fonda zemēm un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs, pašvaldības funkciju veikšanai tika konstatēts, ka minētā zemes vienība 2009. gada 29. decembrī kļūdaini tika izvērtēta un ieskaitīta rezerves zemes fondā. Tādējādi zemes vienība minētā ir jāieskaita pašvaldībai piekritīgajās zemēs pašvaldības funkciju veikšanai saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldības zeme īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatās 3. panta 2. daļas 2. punktu, izslēdzot minēto zemi no rezerves zemes fonda zemēm. Lūdzu, komitejas. Priekšlikumu nav. Tātad balsojam par lēmumu pieņemšanu. Kas par, pret, atturas, paldies, pieņemts. 25. par pašvaldības nekustamā īpašuma kadastra numuru sadali Čornājas pagastā. Lūdzu, Vizules kundze. Izskatot Čornājas pagasta pārvaldes iesniegumu par nekustamā īpašuma kadastra numuru sadali, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, tika konstatēts, ka pašvaldībā tika saņemts personas atsavināšanas ierosinājums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, pamatojoties uz publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. Persona šo zemi grib iegūt īpašumā. Tādējādi ir jāveic nekustamā īpašuma sadala, atdalot minētā zemes vienība jaunizveidotajām nekustamājām īpašumām, kuras sastāvā tiks iekļauta zemes vienība, tiks noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis lauksaimniecība un apstiprināts nosaukums Ozols trauds. Komitejas priekšsēdētāji. Priekšlikumu nav. Varam balsot.
Kas par? Pret atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk 26. par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru sadali Kantiņieku pagastā. Lūdzu, Vizulis kundze. Izskatot Sakstagala pagasta pārvaldes atzinumu un personas atseviļināšanas ierosinājumu, tika konstatēts, ka pašvaldībā tika saņemts personas atseviļināšanas ierosinājums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu un pamatojoties uz publiskas personas mantas atseviļināšanas likumu, persona šo zemi grib iegūt īpašumā, veikt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru sadali, atdalot zemes vienību un jaunizveidotajai zemes vienībai, jaunizveidotajām nekustamajam īpašumam, kura sastāvā tiks iekļauta minētā zemes vienība, apstiprināt nosaukumu āboliņu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecība. Komitejas priekšsēdētāji. Priekšlikumu nav. Tātad varam balsot, kas par, pret, atturās. Lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk. 27. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam un nekustamam īpašumam Griškānu pagastā. Lūdzu, Vizulis kundze. Izskatot Cijāmetras Rēzeknes biroja vadītāja iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam un nekustamajam īpašumam Griškānu pagastā, tika konstatēts, kad zemes ierīcības projekts tika izstrādāts pamatojoties uz personu iesniegumiem un Rēzeknes novada pašvaldības lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai. Apstiprināt Cijāmetras iesniegto certificētās personas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem robežu pārkārtošanai. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības numur 1 koplatību 4,4 hektāri un nekustamā īpašuma mērķi nosakot lauksaimniecība. Un noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības numur 2 koplatību 2,73 kā nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Komitejas priekšsēdētāji. Priekšlikumu nav. Tātad varam balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk 28. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu par nekustamam īpašumu Griškānu pagastā. Ziņo Marta Vizule. Izskatot Cijāmetras Rēzeknes biroja vadītāja iesniegto zemes ierīcības projektu, apstiprināt Cijāmetras certificētās personas izstrādoto zemes ierīcības projektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalīšanai divās zemes vienībās. Piešķirt zemes gabalam numur 2 platībā 67,7 ha nosaukumu Bārzi un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi mežsaimniecība un zemes gabalam numur 1 platībā 16,9 hektāri nosaukumu Olūti 1 un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Komitejas priekšsēdētāji. Priekšlikumu nav. Varam balsot, kas par, pret, atturās. Paldies. Lēmums pieņemts. Tālāk 29. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamām īpašumam Lūznavas pagastā. Lūdzu, ziņo Marta Vizule. Izskatot Cija Latvijas mērnieks LV biroja vadītāja iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamām īpašumam. Apstiprināt Cija Latvijas mērnieks iesniegto certificētās personas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamām īpašumam zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalīšanai 3 zemes vienībās. Piešķirt zemes gabalam numur 2 platībā 5 hektāri nosaukumu Vītoli 1 un noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecība. Zemes gabalam numur 3 platībā 1,9 hektāri nosaukumu Avoti, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecība. Un zemes gabalam numur 1 platībā 4,4 hektāri nosaukumu Vītoli, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Komitejas priekšsēdētāji. Priekšlikumu nav. Varam balsot. Lūdzu, kas par, pret, atturās. Paldies, lēmums pieņemts.
30. par līgumu ar medību platību izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību Kaunatas pagastā ziņo Terēzija Kruste, lūdzu. Ir saņemts mednieku biedrības iesniegums no Kaunatas pagastā, un ņemot vērā mednieku biedrības iesniegumu, Kaunatas pagastā pārvaldes atzinumu un finanšu pastāvīgās komitejas priekšlikumu ir pamats noslēgt ar mednieku biedrību līgumu par medību platību izmantošanu uz laika periodu no 2015. gada 2. jūlija līdz 2020. gada 1. jūlijam uz Rēzeknes novada pašvaldību ar piekrītošajām zemēm ar kopējo platību 350,73 hektārus. Ir kādi priekšlikumi, jautājumi? Ja nav, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk 31. par nokavētā nekustama īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu ziņā. Oskars Vasiljevs, lūdzu. Persona vērsās pašvaldībā ar lūgumu sastādīt nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas grafiku. Parāds ir 405,92 eiro. Grafiks ir sastādīts uz 12 mēnešiem līdz nākamā gada 20. jūlijam. Jautājums ir izskatīts Finanšu pastāvīgās komitejas 25. jūnijas sēdē un ir virzīts apstiprināšanai Domes 2. jūlijas sēdē. Ir kādi jautājumi? Varam balsot, kas par? Pret? Atturās. Lēmums pieņemts. Paldies. 32. par dzīvumās telpas izīrēšanu Lenču pagastā ziņo Zita Bautre. Izskatot iesniegumu, izvērtējot situāciju, tātad sociālā darbinieka atzinumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī sociālo jautājumu veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas priekšlikumu, tātad ir priekšlikums pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lenču pagastā un uzdot Lenču pagasta pārvaldes vadītājām Voldemāram Deksnim sagatavot un noslēgt dzīvokļu īres līgumu. Komitejas priekšētā kādi iebildumi? Nav. Varam balsot, kas par? Pret? Atturās. Lēmums pieņemts. Paldies. 33. par sociālā dzīvokļa īres līgumu atjaunošanu Drūžānu pagastā. Lūdzu, Baltris kundze. Izskatot iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, izvērtējot situāciju, tātad sociālā darbinieka atzinumu un tam pievienotos dokumentus un sociālo jautājumu veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas priekšlikumu, tātad lēmums atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Strūžānu pagastā un uzdot Strūžānu siltumsvaldes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar. Komitejas ir kādi citi? Nav. Tātad lūdzu balsojam, kas par? Pret? Atturās. Paldies. 34. par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Strūžānu pagastā. Lūdzu, Baltris kundze. Izskatot iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, izvērtējot situāciju, tātad sociālā darbinieka atzinumu un tam pievienotos dokumentus, sociālo jautājumu veselība aizsardzības pastāvīgās komitejas priekšlikums ir atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Strūžānu pagastā. Rēzeknes novadā noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2015. gada 1. augusta līdz 2016. gada 31. janvārim. Uzdot Strūžānu siltumsvaldes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu. No komitejas puses ir kādi vēl jautājumi? Nav. Tātad varam balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Un 35. par sociālā dzīvokļa īres līgumu atjaunošanu Strūžānu pagastā. Lūdzu, Baltris kundze. Izskatot iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līgumu atjaunošanu, izvērtējot situāciju, sociālā darbinieka atzinumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī sociālo jautājumu veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas priekšlikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokli Strūžānu pagastā. Noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim. Uzdot Strūžānu siltumsvaldes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu.
No komitejas puses nav nekādu priekšlikumu. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās. Tātad lēmums pieņemts. Paldies. 36. par ēku būvju statusa noteikšanu, ēku būvju īpašuma Ratniekie, Veremu pagastā ziņo Inga Aleksandrovičas kundze. Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes būvinspektora šī gada 18. jūnija atzinuma 2465 Rēzeknes novadas pašvaldības būvvaldes 2015. gada 19. jūnijā lēmumu par būvinspektoru sastādītā atzinumā izskatīšanu un Rēzeknes novada domas teritorijas attīstības plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 25. jūnija priekšlikumu lūdzu atzīt par cilvēku drošību apdraudošām ēkām šādas ēkas īpašumā, kas atrodas Veremu pagastā Rēzeknes novadā, sastāvā esošās ēkas administratīvā ēka, katlamāja, noliktava un otra noliktava. Lēmumu nosūtīt īpašniekam, būvja īpašniekam. Ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Tātad balsojam, kas par, pret, atturās. Paldies, lēmums pieņems. Tātad pamat jautājumi tika izskatīti visi un ir papildus 3 jautājumi. Pirmais par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma koki ar kadastra numuru 78500400881 atsavināšanu Dricānu pagastā. Ziņo Oskars Vasiljevs. Dricānu pagasta pārvalde lūdz pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma koku nodošanu atsavināšanai, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupajošu soli, komisijas izveidošanu izsoles veikšanai, izsoles neatveikumu un nosacītās cenas 15 300 eiro apstiprināšanu, kā arī izsoles rezultātu apstiprināšanu domas sēdē. Ir kādi jautājumi? Varam balsot, tātad kas pār, pret, atturās. Paldies, lēmums pieņemts. Otrais par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma krustu bērzi ar kadastrā numuru 78500200042 atsevināšanu Dricānu pagastā. Ziņo Oskars Vasiljeva kungs. Līdzīgs jautājums tikai par nekustamo īpašumu krustu bērzi ar nosacīto cenu 600 eiro. Ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Varam balsot? Jā, tātad kas par? Pret, atturās. Paldies. Pieņemts lēmums. Trešais par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma meža plašums ar kadastrā numuru 78500100081 atsevināšanu Dricānu pagastā. Ziņo Vasiljeva kungs. Arī analogisks jautājums par nekustamo īpašumu meža plašums ar nosacīto cenu 8100 eiro. Ir kādi jautājumi? Priekšlikumi? Varam balsot par, pret, atturās. Paldies. Tātad visi domas sēdē paredzēti jautājumi ir izskatīti. Tātad domas ir kādi jautājumi, papildinājumi? Vienotru zvejnieks vēl jūsus deputātus. Labi. Tātad visiem paldies par darbu. Sēde tiek slēgta un nākamā sēde tiek sasaukta 2015. gada 16. jūlijā.